gribētu sākt to visu ar vienu raksturvietu no jaunās derības, no Lūkas evaņģēlija, 15. nodaļas. Visiem zināms stāsts, tas noteikti ir līdzība par pazudušo dēlu. Es te gribu nolasīt viņu. Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu, un pēc dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvotājs. Un vienkārši lasot šito te vietu, man pirmais, kas ienāca galvā, es skatos, ka tēvs ir diezgan pabiezs šeit. Saprotiet, viņam ir kalpi, viņš ir bagāts. Naudas tur netrūkst, problēma tur nav, kā es saprotu. Tur viss ir kārtībā. Un principā šo raksturvietu, ja mēs skatāmies, viņa simbolizē, tā kā tēvs ir tā kā Dievs domāts, ja es nemaldos. Es pareizi saku. Tā kā domāts, ka Dievs ir tēvs. Tie bērni attiecīgi varētu būt tā kā mēs, tas moments. Un tagad jautājums, katrs kristietis principā gribētu būt Dieva gribā, Dieva epicentrā, saprotiet? Viņš gribētu būt, mēs ļoti iesakam, Dievs, lai tava griba notiek, lai tavs prāts notiek. Tas nozīmē, ka tomēr mēs gribētu būt tēva gribā, tēva plānā. Kur šie 2 jaunieši ir tēva gribā un tēva plānā pašā epicentrā. Bet neskapēc viņi jūtas slikti. Kas viņiem trūkst, ja tā domā? Es vienkārši nevaru saprast to domu no sākuma. Kas ir pa problēmām? Viņi ir pašā Dieva epicentrā, viss viņiem ir, kalpošana, kalpi, viņi ir vadītāji, kā varētu teikt, mācītāji, sulēņi viņiem ir, mājas grupu vadītāji, diakoni, viss ir, bet tomēr ir kaut kāda problēma viņiem. Un jaunākais nolem, viss. Viņš saka apmēram tā, tēvs, man ir viss piegriezies. Domam piķi, manu pienākošo daļu, es tinos. Apmēram tādā veidā. Jaunākais, galvenais, kas ir interesanti, ka tēvs nemēģina viņu atturēt. Tēvam nav plāns viņu atturēt. Lai iet. Protams, tēvam ir žēl, un viņš aiziet. Kā mēs redzam, arī pēc vecākā brāļa viņš arī nav pārāk iedvesmots atrodoties pie tēva. Viņš ir bijis bišķiņ garīgāks, varbūt tās un stiprāks par jaunāko brāli. Neskatoties uz visām mocībām, visām grūtībām, kas viņu tur bija sagaidījis, viņš tomēr bija nolēmis palikt tajā vietā. Neiet projām. Un situācija ir tāda, kad es sāku domāt, kas ir pa problēmu. Sāku tā analizēt, kas ir pa problēmu, kāpēc tas jaunākais ir aizgājis. Un tad es nācu pie tāda secinājuma, ja gadījumā es maldos, jūs varat man droši palabot, jo es nesaku, ka tas, ko es stāstu, 100% patiesība un ka tagad tas tā ir. Es pats vienkārši, meklēju tēvu, gribu saprast konkrētāk, ko viņš man mēģina uzrunāt, to es gribu vienkārši izprast. Iespējams, ka jaunajam cilvēkam bija kaut kāda sava plāne, kas iespējams nesaskanēja ar tēva plāniem. Un jaunais cilvēks gribēja iet paprovēt to, kas ir ārpus tēva nama. Jā, viņš bija aiziet pabaudīt. Kas tur ir? Jo ļoti daudz lietu, ļoti daudzi arī Dieva bērni, pieņemsim, viņi piedzimst jau tā kā siltumnīcā, jau Dieva ģimenē. Viņš jau piedzimst baznīcā. Viņš jau ir baznīcā piedzimst, saprotiet? Jā. Un izaudzis baznīcā. Un viņam ir palikuši 18 gadi. Un viņš tajā baznīcā visu jau zīk krustām šķērsām. Bet kas ir tur? To viņš nezina. Gribās paprovēt. Es tā vienīgi to saprotu, to variantu. Kad viņš vienkārši gribēja aiziet paprovēt. Vecākais dēls bija gudrāks, viņš zināja, kas tur ir. Uz turien viņš bija nolēmis neiet. Un viņš tur darbojās tajā visā momentā. Es ieraudzīju tādu bildi, ka ļoti daudzi vecākie brāļi vai vecākie dēli, viņi ir kalpotāji, saprotiet? Viņi ir kalpotāji, viņi ir mācītāji, varētu teikt pat tā. Saprotiet, viņi ir tēva namā. Tas ir tēva nams. Viņi atrodas tēva namā. Viņi ir galvenie. Kas ir galvenais tēva namā? Pēc Jēzus. Mācītājs. Viņš dod virzienu un visu dara. Saprotiet, visu to domu.
Un šeit es ļoti konkrēti ieraudzīju. Iedomājieties, jūs sapratāt to domu, kāds ir vecākais brālis. Kāda vecākā brāļa ir sirds un attieksme vispārībā. Viņš šeit saka, es esmu tēvs darījis visu. Es esmu turējis visus tavus baušļus. Aiziet paprovēja noturi visus viņus baušļus. Tas ir zini, cik grūti viņus noturēt. Tas ir praktiski neiespējams. Un tāpēc, ka tu mēģini noturēt visu viņu baušļus, tu paliec par tādu īgņu kā farizēji. Viņš ir ļoti līdzīgs ar farizējiem. Farizējos jau prieka nekāda nebija. Vai tad farizēji priecājās? Viņi nodarbojās tikai ar kritizēšanu. Tikko kaut kāds uzpeldēja uz apvāršņa, ne tādā formā. Viņš momentāli tika tā, tev jādara tas, jālūdz, tev tur veidriņš pa lielu, 20 dienas gavēns. Viņi mēģināja ar darbībām, ar kaut kādiem likumiem darboties. Un šeit mēs redzam, vecākais brālis konkrēti varētu simbolizēt veco derību. Šeit var redzēt, ka tas vecākais brālis ir piekusis no likumu pildīšanas. Un tāpēc viņš ir palicis par tādu īgņu. Tāds īgnis viņš diezgan tāds, tas vecākais brālis. Situācija tāda, es vienkārši domāju saprast to situāciju, kas ar tiem brāļiem tur notiek, kāpēc viņi ir neapmierināti tēva namā. Ja jūs kaut ko variet droši man palabot, varbūt jums kaut kādas idejas, ko viņi tur darīja, kāpēc viņi bija uzkādušies tur. No. Viens ir reliģijos. Viņš arī neapmierināts, viņš nāk pie tēva, saka, klausies, es gribēju saviem draugiem ietusēties. Tātad viņam bija savs plāns tēva namā. Viņam bija sava griba, bet viņš baidījās visticamāk savu gribu tēvam prasīt. Jā. Jo viņš bija viņam nebija pārliecības, ka tēvs uz to parakstīsies. Viņam gribējās vienkārši normāli ietusēt ar saviem čomakiem. Viss. Bet tā kā viss pieder tēvam, viņš domāja, nu kā es iešu pie tēva prasīt, zin kā, man gribās no vīriem, višķiņ, zin kā. No. Tie var redzēt tās attiecības ar tēvu principā, cik viņas ir diezgan patālas, diezgan, tādā ziņā, ka nav tās tuvības. Un kāpēc es par to stāstu? Es vienkārši biju tajā dievkalpojumā, un es biju vienkārši pēc satriekts. Es dzirdēju tādu interesantu lietu, ka tur bija diezgan daudz jaunu cilvēku neredzētu. Un tur teica, ka kā jums liekas, kas Dievam no jums būtu vajadzīgs? Ko Dievam no jums vajaga? Kamēr šis jautājums tika uzdots, es uzreizām sapratu, kas pa lietu, kamēr es nebiju, tad tēvs pats to nevar saprast vienkārši, tas nav saprotams. Bet tā, kad tu kļūsti par tēvu, un tev ir bērni, vismaz es gribu pastāstīt, tavas sirds pilnīgi mainās, pilnīgi ir izmainīta, un tu jūti reālu tādu pārdabisku mīlestību pret viņiem, viņi ir automātiski. Un situācija tāda, kamēr tas bērns ir maziņš, viņš fokusējās tikai uz tevīm. Tu viņu uz rociņām ņem, viņš fokusējās, skatās tev acīs, tev aiztiek, un tev ir tas tuvības kontakts ar viņu. Saprotiet, ar to bērniņu. Un tad tas bērniņš sāk augt, bet viens brīdis pienāk tāds, ka bērniņa fokus pazūd no tevis. Un viņš ierauga mantiņas. Viņam pēkšņi atcerās acis, un viņš ierauga mašīnīti. Ierauga vēl kaut ko. Viņš ar visu ir aizrauts, viņš ar šito. Un tu vairāk nevari viņa uzmanību pievērst sev. Tu viņu vairs nevari paņemt opā, jo viņam nav laika. Viņš ir ar to. Un man tie labākie mirkļi ir, ka man sanāk viņam pievērst uzmanību viņu, un viņš ieliec man klēpī, un ka viņš man samīļo. Un es esmu sapratis, ka tas ir vienīgais, ko mēs varam Dievam iedot, vienkārši ielikt viņam klēpī, apņemt viņu un vienkārši būt kopā ar viņu. Ka visas tās lietas, viņas ir pilnīgi nebūtīgas. Protams, viņas, pieņemsim, kad jūs izaugs lielāks, pieņemsim, un tagad viņas tik daudz, viņas vienkārši man gribās viņam visam tikt vaļā. Bet tas tie darbi, ko man kaut kādīgi, es ņemos par tiem darbiem, un tie darbi ir diezgan padaudz. Es lūdzu visu laiku papiņas, ka man gribās, vairāk, es vienkārši, tiem darbiem būtiski sasaistīts, bet, fokus ir par tiem bērniem, un šeit es vienkārši tā domāju, tad loģiski, ko Dievam vajadzētu, lai mēs ielecam viņa klēpī, saproti, lai mēs viņus būtu mums kontakts ar viņu. Un šeit pasaka, Dievam no jums neko nevajag. Dievam nav nekas vajadzīgs. Dievs grib, lai jūs ietu
un darītu, sludinātu evaņģēliju. Ko jūs te sevi? Sludinātu Un es tagad šokās, bet es tos draudz zinu. Labi, es tur, ka neesmu ilgi bijis tas plus mīnus, bet tas nebūtu tik būtiski, bet tur ir jauni cilvēki pilnīgi. Es redzu, ka viņi nesen atgriezušies, saprotiet? Un te ir tas moments, ka viņam tiek pateikts, ka Dievam no tevīm neko nevajag. Ka tev vajag darīt Dieva gribu. A Dieva griba ir sludināt evaņģēliju, glābt pazudušos. Saprotiet? Un tad, ja tu to nedarīsi, piemēram, tāds neliels, ja tu pret to attieksies vieglprātīgi pret Dieva lietām, tad nākošais Bībeles pants tiek pierunāts pa Ananiju un Safīru. Vieglprātīgi attieksme pret Dievu, bāms viens, bāms otrs, beidz. Es domāju, kas tā taču tīrākā manipulācija? Tajā vietā, lai cilvēkam stāstītu par tēva, par tēta tām attiecībām pirmajām, kas ir visbūtiskākais, te nav vispārībā svarīgi, kādās tu esi drēbējis atnācis vai ko, saprotiet? Tas ir pirmais tas moments, kad ko Dievs grib no tevi, viņš grib tevi paņemt, viņš grib tevi samīļot, un viss iziet tikai no mīlestības, no Dieva mīlestības, tev nebūs nekur jāsaka, tev jāiet tas darīt, tev jāiet tas, tu būsi vienkārši aprēbis no tēta, ka mīlestības, un tu vienkārši nevarēsi neaiziet, saprotiet? Tu nevarēsi neaiziet, tu gribēsi pats iet un kaut ko izdarīt. Saprotiet, pašam gribēsies kaut ko darīt. Amen. Nevis tas, ka tu atnāc un tev ar likumu, te ir konkrēts likums. Ja tu nedarīsi to, tad tev notiks tas, īsāk sakot. Un vēl pēc tam beigās pasaka, un ziniet, kāpēc jūs visi esat slimi un neveseli? Tāpēc, ka jūs vakarēdienu nepareizi baudat. Bet tā ir nopietni liela draudze Rīgā, visiem pazīstam. Es neiešu tagad te minēt, viss tas. Man sāka vērties vaļā, es negribu teikt, ka svētais gars man kaut ko rādīja, vēl kaut ko tādā veidā. Es vienkārši ieraudzīju, ka tas modelis ir reāli vecākais brālis. Viņš ir diezgan ciets frukts, tas vecākais brālis, kā teikt. Un jūs iedomājieties, cik daudzas baznīcas ir, kur mācītājs ir vecākais brālis. Un ziniet, kas par problēmām notiek vislielākajām? Tad, kad uz šīm draudzēm atnāk jaunatgrieztie, tikko, kas ir atnākuši pie Kristus, viņi ierauga to Dieva modeli un Dieva standartu, kādu viņiem ir parādījis vecākais brālis. Un viņi sāk domāt, ka Dievs tāds ir. Saprotiet? Un viņiem ir pilnīgi nepareizs priekšstats vispārībā par Dievu, ielīdz jau no paša sākuma iekšā. Saprotiet? Jāies sludināt evaņģēliju. Es saku, kāpēc? Vārdā ir teikts, tas ir likums, tas jādara. Es saku, bet tas jau nav jādara no tā, kāpēc, kad vārdā ir teikts, ka tas ir likums, es saku. Tas jau jāizdara ir aiz mīlestības. Es izstāstīšu vēl vienu fragmentu, ko es biju redzējis. Un reāli, kā Dievs darbojās. Arī tajā pašā draudzē bija. Bet tas bija krietni laiciņi atpakaļ. Ir lūkšanu grupas. Vienmēr ir lūkšanu grupas draudzēs. Un tādās jau lielākās ir vienmēr. Un es arī tajā lūkšanas grupā vienmēr gāju. Un es gāju gadiem, un es dzirdēju tās lūkšanas. Tās sievas, kuras bija lūkšana vadītājas, un kuras bija, kas vienmēr tur bija, viņas lūdza ar asarām acīs. Jēzu, sūti pazudušos. Tu redzi, pilna pilsēta ir ar pazudušajiem. Mīļais Jēzu, mēs tev lūdzam, asaras šķīst, visas māsas uz ceļiem. Lūdz, diezgan ilgstoši, lūdz par pazudušajiem. Bet tā kā es jau stāstu, man vienmēr patika būt darbībā ar Kristu, jo vienmēr varēja kaut ko redzēt, kas notiek, un tajā laikā man nebija darbi nekāda, nebija ko darīt, un tādā ziņā es varēju nodoties, un nebija sievas, nebija bērni, es varēju nodoties pilnīgi evaņģelizācijai. Un man tas patika darīt, es to darīju ar prieku, nevis pēc ka vajagā. Saprotiet? Es to darīju, pēc ka man tas ļoti patika darīt. Un dabūju vēl vienu tādu interesantu brāli, un mēs viņam tagad saku, braucam uz Patvērsmu evaņģēliju sludināt. Viņš saka, davai braucam. Es viņu biju pirmo reizi tā kopā sakontaktējies. Un mēs tagad braucam, viņš saka, kāda stratēģija? Viņš saka, es neesmu sludinātājs, viņš saka, es esmu lūdzējs. Viņš saka, davai daram tā, tu ej iekšā sludini, es blakus stāvēšu lūkšos visu laiku, viņš saka, būšu lūkšanas kondīcijā. Es saku, gribu būt lūkšanas kondīcijā, es saku, davai, man tas sludināt nav nekāds problēmas, jo esmu pieredzis, es tā kā elpot apmēram. Tagad pieejam pie durvīm, domājām sākt no augšas un iet uz leju. Pieejam pie durvīm, tūlītās es klāvēšu, un svētais gars saka, stop. Viņš saka, tu nerunāsi. Viņš runās.
Es viņam saku, klausies, tikko, svētais gars teica, ka es nerunāšu, ka tev ir jārunā. Viņš tāds brālis, parasti es esmu visās lietās iniciators. Tādā bijis tā. Un ļoti daudzi bijuši, kas gribējuši braukt līdzi, tā vienmēr kaut kur darboties. Un tas viens no tiem brāļiem, ja es viņam kaut ko pasaku, Dievs teica, viņš neanalizē. Viņš momentāli izpilda. Vajag sludināt, sludinu. Kaut arī nemāk. Ja Dievs lika, viņš viņam vienalga ir. Viņš saka apmēram tā, ja kaujas lādiņš lido tavā dzīvokli iekšā, tad nav jēga analizēt. Ja Dievs saka, lec ārā jālec. Viņš pēc tādu principu darbojas. Un iedomājies, kā Dievs viņu svēties, kaut ko tādu vispār nebija redzējis. Viņš sludināja vienkārši tādā evaņģēliju, un tas izskatījās, it kā viņš būtu izvilcis složmetēju un šaldu. Visu laiku, par to, ka Jēzus viss ir nācis, trešā dienā miris un cēlies, miris un trešā dienā cēlies augšā no mirušajiem. Viņam bija konkrēts viens tāds mesišs, ko viņš visur teica. Vienkārši konkrēts, viņš visur gāja. Un notika tas, ka vienreiz, kad mēs atnācām vēl vienreiz, mēs katrā istabiņā gājām iekšā un cilvēki celās augšā, viņi saka, mēs visu sapratām, uz kurieni mums ir jāiet. Mēs sakam, kā uz kurieni? Mēs gribam nākt pie jums uz draudzi. Un no daudzām istabiņām. Un mēs jau nevarējām ar vienu mašīnu, mēs paņēmām 2 mašīnas jau tagad. Manējo un viņa mašīnu. Braucām ar 2 mašīnām viņiem pakaļ. Jo tur sākās jau nopietnas lietas, viņi vienkārši gribēja braukt līdzi. Atvedām viņus uz turieni, tur bija milzīga zāle. Netieši, kas bija milzīga zāle tur. Un viņi tagad izvietojās par to zāli. Un tagad es skatos. Saprotiet? Es skatos tagad uz draudzi. Uz draudzi, kur ir ar asarām acīs lūgusi pēc pazudušajiem, un te viņi ienāk. Un jūs iedomājaties, viņiem neviens nepienāk klāt. Neviens. Saprotiet? Mēs viņus atvedām 2. reizi. Viņam atkal neviens nepienāk klāt. 3. reizi viņi vairs nebrauca. Jautājums, kāpēc? Un te, ko es redzu? Šeit es redzu situāciju. Cilvēki lūdz pēc pazudušajiem. Es domāju, ka normāla situācija ir tāda. Ja tu tiešām lūdz pēc pazudušajiem, tērē savu laiku, lūkšanu grupiņā kaut kādā, piemēram, tās 2 stundas. Tāpat iztērēs laiks no tavas dzīves. Un tagad pēkšņi pie tevīm ienāk kaut kādas sejas nepazīstamas iekšā. Sāk plūst tavā dievnamā nepazīstamas sejas. Saprotiet? Mums te visi zināja, ka mēs nodarbojamies ar evangelizāciju. Mēs te liecinājām. Te jābūt tādai attieksmei, ka tu nāc viņiem virsū, apkamp viņus. Skulpsti kā Dāvids viņus uz vaiga. Un saki, mēs esam priecīgi jūs redzēt. Mēs jūs tik ilgi gaidījām. Bāc, tas ir tik superīgi, ka jūs atnācāt. Tā būtu pareiza attieksme. Saprotiet? Draudzē. Bet, kad notiek šitā te lūkšana, un pēc tam neviens viņiem nepienāk klāt, ko viņiem tur darīt tajā mauzolejā? Ko darīt? Un šitas moments vienkārši man šausmīgi, kā lai saka, tādu baigākos tādu nastu uzliku, ko es gribēju dabūt ārā vienkārši no sevīm, padalīties. Un šeit jau atslēga apmēram ir rakstīta. Tēvs, ko dara tēvs? Šeit jau tēvu mēs varam salīdzināt ar jauno derību. Tēvs, žēlastība, viņš nāk, viņš ir priecīgs, viņš viņam skrien pretī, attieksme, viņš skrien viņam pretī. Viņš jau no tālu viņu redzēja, pēc viņš jau gaidīja viņu. Saprotiet? Viņš skrien pretī un dod viņam labākās drēbes. Velk viņam gradzenu pirkstā. Un viņš ir pieņems. Un kas vēl pie tam? Taisa svētkus. Taisa svētkus. Saprotiet? Vecākais brālis, viņš nav pieredzis pie svētkiem. Viņu draudzēs nekad svētki nenotiek. Zini, kādas tur lūkšanas ir? Dievs, izlai no sava gara, Dievs palīdzi, Dievs izdari šito, izdari to. Bet mīlestības vārdu Dievam, pieņemsim, par to, kas viņš ir, un kārtīga iedzeršana svētajā garā, jaunajā derībā dzīvē, svinības, notiek svinības, un Dieva vārdā ir rakstīts. Kas ir mūsu stiprums? Prieks. Prieks tai kungā ir mūsu stiprums. Prieks. Vecākā brāļa namā prieka nav. Nav viņa. Bet ziniet, vecākajiem brāļiem ir iespēja. Nav, kad ar viņiem visi tik slikti. Jo skatieties, kas pa lietu.
Tēva namā vienmēr ir svinības. Un tēva namā ir sludinātāji, kur ir pilni ar prieku. Un tieši tie sludinātāji, kas ir pilni ar prieku, vecākie brāļi vienmēr kritizē viņus. Un viņiem viņi nepatīk. Un viņi nekād mūžā viņus neaicinās uz savu draudzi. Vot, lai viņu dzīvē izmainītos un lai viņu dzīvē atnāktu tētis, nevis bargais un suverēnais Dievs, bet tētis atnāktu. Viņiem vajag vienkārši elementāri uzaicināt kādu no šiem prieka sludinātājiem uz savu draudzi. Vienkārši. Un lai pasludina par to, un viņiem vienkārši vajag pieņemt to prieku. Jo tad, kad es šo prieku saņēmu, es jums pateikšu, vienkārši ar to es arī nobeigšu. Es, kad pieņēmu Kristu, es biju reāls farizejs. Es biju ritīgs farizejs. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka pirmais, ko es ieraudzīju likumu. Es tajā draudzē, kur satiku Dievu, es saskāros ar likumu. Likums. Tev nebūs tas, tev nebūs šitas, un tev nebūs tas. Un tad, kad tu saskaries ar saviem ratiniekiem, un ar saviem, tu skaties, viņi visu to, ko nebūs, viņi visi dara. Un tu tā, kas tu si to, ko neredzi, tu tā rakstīsi, ka tev tas nebūs, kas tu ir, tu rakstīsi, ka tev nebūs, un ko tu? Dievu, tu pret Dieva vārdu esi. Tā tu ko tu? Hopā, veco darību atver. Ja tu darīsi tā, tad tev notiks tas un tas. Tu visu to dari. Visu. Kas tas pelku tev karājās pie sienas? Kas tev te karājās? Pa ķīniešu Dievu. Kas tāds ir? Rekur, pa to ir rakstīts. Ja tu viņu pielūks, tad tev būs tas un tas. Ziniet, kas notika? Nu, man jums sāka cilvēki bloķēties vienkārši. Nu, tu ko tur tā? Šito vārdu var reāli nodalzīt ar jebkuru. Un tad vienkārši man svētais gars vadīt, ko viņš izdarīja. Un tad viņš man sāka vest pie šitiem te dīvainiem. Es nekad nevarēju saprast. Es atnāku, apsēžos, vienkārši normāli mācītais sludina. Nu, normāli sludina. Aizmugurē kaut kā divi. Smējās. Es domāju, ko viņš smējās? Kas tas smieklīgi? Pa Kristu sludina, ko viņš tur aizmugurē redz? Bet es jūtu, ka saprotiet, ka no viņiem plūst no tās, kas tas stāv priekšā, plūst ar mīlestības. Un tie slavētāji plūst mīlestību no viņiem. Kaut kas tāds, ko es neesmu tā īpaši sajūtas, bet no viņiem plūst. Bet tās izpausmes, sorry. Visur notiek kaut kādas izpausmes. Domāju, nē, man tas nav Dievs, nē, man to nevajag. Un kas notika? Tad, kad es vairs to nevarēju izturēt, Dievs izdarīja, viņš izdarīja tie trīs cilvēki, kuri man bija autoritātes, viņi bija pieņēmuši to, ko sludinājuši tie sludinātāji, šo prieka vilni no Dieva. Un tad es sāku skatīties uz viņu dzīves augļiem. Es skatos, viens tur baigais sludinātājs, visur braukā tikai pa Kristu sludina. Otrs ir lūdzais, caurām naktīm lūdzās laiku, tādā veidā. Un es skatos, tad sakarīgi cilvēki, es domāju, ka viņi nevarētu kļūdīties. Labi, tie, kas tur smējās aizmugurē, viņas nepazīst, bet šitie ir normāli. Un tad es izdarīju lēmumu. Es saku, Kristu, es arī to gribu. Es tikko, ka pateicu, ka es to gribu, viņš man ieveda tādā atmosfērā, kur man ir tā piepildījies 9 dienas lidoju virs zemes, bet naturālā veidā. Es jau nopietni, tur bija tā, ka man uzpūta un es aizdoju vienkārši līdz otrai istabas galam. Nu, reāli lidoju bez svara. Tāda momenti bija, mēs nevarējām paiet. Cik kaut kādas 9 dienas nevarēju, es biju tādas, kaut ko, es biju tā piepildījies. Labi, varbūt tās izskatās. Es tur smējos, ripoju pa grīdu, neadekvāti uzvedos, bet ko Dievs darīja caur to visu? Viņš šķaidīja manu sirdi, viņš šķaidīja manu reliģiozitāti, šķaidīja šito te sižetu, lai es nebrūku virsū momentāli neskaldu viņa likumu. Jo vecākais brālis bija pieredzis. Konkrēti, tas ir tā un tas ir tā. Te uz Bībeles skolu, no sākuma rehabilitācijas centrs jāaiziet, Bībeles skola, pēc tam tu būsi mājas grupas vadītājs, un visu saliek pa plauktiņu, visu kaut kas viņiem jādara. Slūdiet. Bet nav šīs mīlestības. Galvenais darbi ir, bet mīlestības nav. Un es nesaku, ka man tā mīlestība ir. Man viņas arī vēl reāli daudz trūkst. Es jau joprojām mācos daudzas lietas. Man joprojām Dievs ņemās ar manīm. Es vienkārši saku, Dievs, es nesaprotu. Es saku vispārībā. Es saku, viņš pilnīgi nedara nekādai darbībai. Ja es būtu Dievs, es jau tādu kā man jau būtu sen izsviet cārā labāk reiķi.
Vispār tur netraucē. Citamēties, cik tautieši tagad skatīsies un atkal viņi nervozēs un domās, kā viņi vispār ticis, ka skatos. Ko viņš stāsta? Par mums. Par mums. Bet vecākā brāļa mājās nav prieka tur nekad. Nav. Tur vienmēr ir notiesāšana, likums un burts. Bet nav šīs mīlestības attiecības ar tēti. Viss izriet tikai no mīlestības attiecībām ar viņu. Un kritikai, principā, tur nav jēgas. Vienkārši tad, kad es tikko kādu nokritizēju, vienkārši, pēdējais variants, plēsu mašīna nost, plēsu, mazajam, dālīņam. Saku, paturi fēnu. Un viņš tur to fēnu, tāpat tuvu, tāpat tālu, man dedzina pirkstus, zin kā. Es uz viņu saku, kas tev fēnu normāli noturēt, saku, kas tu nejūti, saku, plēvis, saku, saucienu, ka plēvis saka, ka pa karstu, tikai stāstu. Es viņu tur kritizēju tā un tā. Labi, pēc stundas viņš aizgāja. Atnāca sieva. Es sievai saku, paplēs tu plēvi, es paturēšu fēnu. Un es saku, tur to fēnu. Bet tas ir tik garlaicīgi to fēnu turēt, un tā plēva neplīst ātri. Un to dabīgi sāc par kaut ko citu domāt. Un sieva, tu man dedzina pirkstus. Un tas atkārtojās regulāri. Un svētais gars saka, ar ko tu atšies? Es gāju augšā pie viņas, saku, klausies dālīņas, viņa apņemas, saku, klausies, saku, piedod. Cik man vakar prasīja piedošanu, cik man prasīja piedošanu. Es saku, esmu tik nepilnīgs, es visu laiku, es tikko, izdarīju tieši to pašu, ko tu ar fēnu. Es stundu to divu, un man pašu tikai pa tālu, pa tuvu. Tā kā nav jēga, galvenais ir mīlestība, pieaugt mīlestībā. Lai Dievs jūs svētī. Paldies. Forši, ne? Par tā mīlestību patīk? Vai ļoti labi. Tas, es domāju, pats galvenais mums šodien, lai mēs varētu mīlēt cilvēkus, es jau arī visus savus radinieks esmu noklāsījis, kad man jau tieši tas pats, kas no tev bija, no sākuma. Arī ar visus savus māsītes un brālēns, man neviens viss no draugiem tikājuši ārā. Es arī braucu viņu tur Valmierā dzīvoju, arī aizbraucu un mācīju. Kā dzīvot un kas nav pareizi un kas ir pareizi. Tā mums ir sākumā, kā mēs kādā draudzē tu tiec un kādiem cilvēkiem tu saskaries. Tev es vadīju mājas grupī, ka Henrijs atnākušas. Atceries, ka es tur viss tā burtiski tur vajag, ne? Viss kā man tur mācīja draudzē, viss tur būs pa punktiem. Henrijs saka, ko tu te dari? Es saku, tu tagad tāds farizēji. Viss ir vecā derībā. Es visu tur, man tur iemāca kā vadīt grupiņas, tur viņas viss tur strosēja, tur tā, tur 5 minūtes tā. Lētslaušana, tāda izticēnas, tāda slavēšana. jā, tad viss pēc pūgiem laiks skatās pulkstenī, cik beidzas, lētslaušana beidzas, tagad slavēšana. Viss vajag slavēt, pēc tam Dieva vārdu pārunāt, tad lūkšanas, un pa mājām tad viss. Tā, cilvēki tā ir iemācīti, tāpēc tā ir. Pats galvenais trūkst mīlestība. Tagad sludinās Juris mums. Kūpolu vāzi laikam noņemši nost, vai bišķi papildus. Labi, Jā, Henrij, pareizi ir, tas ir taisnīgi, jo tad, kad tur uzsāk to tēmu, savā laikā domāju par tādiem lietas. Saproties, mums būs Kristus 1000 gadu, un faktiski 1000 gadu laikā Dievs sakārtos to zemi līdz tādai pilnībai, ka principā neko vairs nebūs jālūdz. Nekādas vajadzības vairs nebūs. Principā viss būs vienkārši ideāli. Jā. Viss, kas būs, jā. Nerunājot par mūžību, vai ne? Tu aizies tur. Tev nav nekas, kas pietrūkt. Jā. Ko tu man tagad vēl prasīt no Dieva? To nav. It kā te mēs lūdzam vajadzības, vai ne? Mums ir visāds tāds, šāds, šitāds tāds, vai ne? Un tad es sapratu, ka tiešām, ka tas vienīgais, kas paliek kā vissvarīgākais, jā, ir attiecības. Jā. Un tā ir mīlestība to pieprasa, vai ne? Un to, ko tu teici, tas ir taisnība, kad attiecības tas ir galvenais, un no tām iziet tālāk mūsu, vai ne, darbība. Ko mēs darām, kā mēs kalpojam, kur mēs vai ne, teiksim, tā teikt, pildam to tēvu gribu un tā varam. Es gribētu varbūt iesākt šito te visu savu runājumu ar Ebrejiem 5. nodaļu.
Un tad te man ir tāds viens pāns, ja 2 pānti, ja te rakstīts tā, jo katrs, kas bauda pienu, taisnības vārdu nepratēs. Jo tas ir bērns, bet pilngadīgiem pienākās ciet barīt tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināt izšķirt labu un ļaunu. Acīm redzot, mums tas ir jāsaprot, jā, kāda ir tā atšķirība starp labu un ļaunu, un vienmēr to, ko, teiksim, arī kā Jesajā, viņš saka, ka cilvēki pasaulē ļauno nosauc par labu un labo par ļaunu, un tur tās problēmas, vai ne? Bet mums ir jābūt pietiekami, tā teikt, vingrinātiem ar saprast, kas ir labs un kas ir ļauns. Un ziniet, viena lieta, tas, ko cilvēki bieži vien nosauc par labu, nevienmēr ir labs, jo principā, ja tas nav dzīves, tad tas ir ļauns. Viņš var būt labs kā tāds, tīks cilvēciski, jā, bet es saku vēlreiz, tāpēc, ka bija labā un ļauna atzīšanas koks, un ēdienas dārzā, tā teikt, cilvēks ieraudzīdams labo, apēstams labo, tā teikt, iegū nav tā rezultātā. Nekas labs, tas principā beigās arī nebija, vai ne? Katrs, kas bauda pienu, taisnības vārdu nepratēs, es gribētu varbūt akcentēt šo te uzmanību uz šo te terminu taisnības vārdu nepratēs, tāpēc, ka viņš ir bērns. Ja tāpēc, ka viņš dzer pienu, viņš tikai, kā saka, vai ne, kā saka, galīgs tāds zīdains, un sapratīsim vienu lietu, ja, ka baznīcās tādi cilvēki ir. Un kā mēs esam noteikti pretinieks, ja kā mēs noteikti iebilstu, ja tas, ka, teiksim, bērns kļūdās interpretācijā par vārdu, ja bērns kļūdās tā saucamajos pravietojumos, ja bērns kļūdās attiecībā uz tā, ka Dievs man teica, un beigās neko, ja viss izgāžās, vai ne? Un tad ir ātri tādi paši bērni, kur uzreiz saka, zin, kur tu neesi taisnības vārdu nepraties, bet tu esi vilks pravietis, jā. Momentāli, jā, tu esi vilks pravietis, un tevi izstrīpo, tā teikt, jā, tevi atslēdz no attiecību, tā teikt, ķēdes vai kaut kā tam, esiet uzmanīgi, šitas ir vilks pravietis un tā tālāk. Mēs visi kļūdīsimies, tāpēc, ka mēs esam mācekļi. Mēs mācamies un mēs kļūdamies. Mēs izējam pieredzi cauri vai nekā saka kļūdu skolai, un es domāju, ka mums jābūt ir godīgiem pret sevi, pret to apgaismības stāvokli, kāds mums atrodās Dieva priekšā, lai mēs izdarītu pareizi secinājumus par tām kļūdām, atzītos tajās kļūdās un iet atkal tālāk. Ja? Bet faktiski mēs patiešām nevaram izaugt, ja mēs nešķērsojam tādu status kā taisnības vārda nepratēji. Taisnības vārdu nepratēji. Mēs visi sākam ar šo, mēs esam taisnības vārdu nepratēji. Ja baznīca zīž pienu un ja baznīcā visu laiku piedāvā pienu, tad saprot vienu lietu, ka šeit tiek kultivēts lauks, kurā faktiski sēž solos, ja taisnības vārdu nepratēji. Ja? Nevis vilks pravieši, bet taisnības vārdu nepratēji. Ja? Lūk, un Pāvils pats to pats saka, viņš arī tam visam ir gājis cauri, un, teiksim, 1. korintiešiem 13. nodaļā, kas ir mīlestības nodaļa, mēs to zinām. Viņš aiz tiem mīlestības, tā teikt, aiz mīlestības raksturojumu pantiem faktiski pauž šādi atziņu, jo nepilnīgi mūsu atziņu, nepilnīgi mūsu mācība. Kas ir, pat arī tie, kas stāv pie katras, varbūt, kas ir ar milzīgu pieredzi, viņi vienalga faktiski riskē uz šo te pozīciju, ka nepilnīgi arī mana mācība, nepilnīgi ir tava Andra mācība, nepilnīgi ir tava mācība. Ne? Visiem mums te ir nepilnīgi mācība. Beidz tu kāds teoloģiskās skolas tu gribi, ja? Visiem te ir nepilnīgi mācība. Jo faktiski tikai šis te ir pilnīgs, un galvenais, ka tā pilnība ir tādā veidā, ja, ka viņi ir bezgalīgi, ja viņi ir bez dibeniem tā var izteikties, vai ne? Tur nav kur atdūties par pilnību, vai ne? Tā kā tas ir process uz mūžu. Ja, mēs, lai kāds ir teicis, ja, lai Dievu izsmalk pilnībā, ir vajadzīga mūžība, un es tam pilnībā piekrītu. Ja. Nepilnīgi mūsu atzīme, nepilnīgi mūsu mācība. Ja. Un kad nāks pilnība, tā vēl tikai ceļā, ja mēs vēl esam virzienā uz to, tad beigsies tas, kas bija nepilnīgs. Un te viņš saka skaidri gaiši, kad bija bērns, es runāju kā bērns, es sludināju kā bērns, es sapratu kā bērns, es faktiski debesis tūkoju kā bērns un tā tālāk, vai ne? Un man bija bērnu tieksmes un bērnu prāts, bet kad es kļuvu vīrs, tad es atmetu bērnu darbu. Mēs tagad visu redzam mīklēm kā spoglī, bet tad baigāt. Tagad es atzīstu tikai par daļu, bet es atzīšu pilnīgi, kā es esmu pats arī atzīst pilnībā. Dievs man ir atzīmis visu, viņš man zina cauriem no līdz, bet es pat sev pilnībā nepazīstu, jā, bet mēs esam ceļā uz to, ka mēs Dievu iepazīstam pilnībā, un tur nekas vairs nebūs aizsakts. Jā. Tā kā, ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt to, ka nepilnīgs būs, lai arī Dievs mums aicina būt pilnīgiem, un tas ir atkal atsevišķs predikts, ja par to es arī šodien te neizpildīšu, neizvērsīšos, ja. Bet katrā ziņā es uzskatu vienu lietu, ka, principā, protams, ir vajadzīgs Dieva pārdzīvojums, un es piekrītu Billam Johnsonam, ja, ko nesenē man patīk, kā Bill Johnsons teica tā, ka vienmēr sakot, reliģija piedāvā faktiski savus vārdu, viņi nedod pārdzīvojumu, ja. Viņi nedod Dieva pārdzīvojumu, pārdzīvojums ir vajadzīgs. Bet ja cilvēki tikai pieķerās pārdzīvojumam un paliek pie šī pārdzīvojuma tālāk, vai es arī netiek kā tikai pārdzīvoja, ja, tad es domāju, ka principā mēs esam iestrēguši. Ja. Ir vajadzīgs gan tās karaliskam galdam jābūt klātam pilnībā, tur vai būt putkrējumam, tur vai būt arī, kā saka, arī cietē parībai un tā tālāk un tā projām. Labi. Tā kā vienmēr sakot, redz, mums ir faktiski jāmāca cilvēkus, jo redz, ka viņš arī saka skaidri un gaiši, ja, ka faktiski katrs Dieva iedvesmots raksts
Viņš to saka 2. Timotejā, un te viņš saka tā, 2. Timotejā 3.16, katrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā. Ja? Šīs te 4 pozīcijas. Ja? Kāpēc? Tāpēc, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Redz, tu iedomājies, ka cilvēkam jābūt sagatavotam katram labam darbam, ko Dievs uzskata par labu. Ja? Tas nenozīmē, ka automātā viss labi. Pat, es saku vēlreiz, cilvēki cenšas veikt labos darbus, būdam nesagatavot tiem. Redz, un tāpēc es vēlreiz saku, kas tad mani sagatavot, ir rakstīts, ik katrs, bet Dieva iedvesmots. Bet Dieva iedvesmots raksts. Dieva Bībelē jābūt ir iedvesmotai, jo tad, kad Dievs iedvesmo vārdu, tad būtībā viņš sāk skanēt savādāk, viņš sāk izpausties savādāk, viņš sāk parādīties savādāk, viņš sev raksturos savādāk, ja viņš ir Dieva iedvesmots raksts. Ja viņš nav Dieva iedvesmots, tad tas ir burts, kā es vienmēr saku, un ko Bībelē saka, kas nokauj visu tavu gudrību, nokauj visu tavu, kā saka, pareizi sapratni par Dievu. Katrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā. Mēs esam taisnības vārdu nepratēji, ja, no sākuma, ja, un tad beigās mēs faktiski pieaugot, ja, no godības uz godību, principā sasniedzam kaut kādu potenciālu. Vienmēr sakot, es varbūt bišķiņ, man tomēr jāsašaurina visu šīs lietas. Atgriežoties pie ebrejiem, tā teikt, tās 5. nodaļas 5. pantiem un iesākot 6. nodaļu vēl, ja, tad vēlreiz, jo ir katrs, kas bauda piena, taisnības vārdu nepateiks, jo tas ir bērns, un baznīcā piens ir pieejams, tā problēma. Tā ir laba lieta, protams, ka jāsāk ir ar pienu, bet pilngadīgiem pienākās cieta barība, viņam vairs nepienākās piens. Viņam nepienākās, viņš vienkārši pieprasīs cietu barību. Ja cietu barības nodrošinājums pie katras nebūs, tad tas cilvēks, godīgi sakot, neizturies un viņš aizies prom. Viņš vienkārši aizies prom, tāpēc, ka viņa slāpes pieaugt, ja principā pieprasīs ja tieksmu uz pilngadību, viņa pieprasīs attiecīgi barot ar vārdu. Dodiet man beidzot ritīgi antrikot, dodiet man ceptus karteļus, dodiet man ritīgi simpols, vai nekā saka, un mērķis uzgāziet visu un nocepiet kārtīgi olas, visu to ieblēziet, šī tāda ritīgi panmani, un es ēdīšu, un tad es būšu mītīgi. Pilngadīgiem pienākās ciet barība tiem, kam ir piedzīve un kam ir prāti vingrināt izšķirt labu un ļaunu. 6. nodaļa ir tāda viena lieta. Tāpēc atstājuši Kristus mācības pirmsākums. Ja Kristus vairītā mācība, tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu. Tad vienmēr sakot, mēs esam sākuši, ja, bet mēs esam sākumā iestrēguši. Tur kaut galā es teiktu, ka viņš ir sākums un viņš ir gals, ja, ka viņš ir starts un ka viņš ir finišs. Ja. Un ja tu nefinišē, ja tev nebaro, tu arī nevarēsi finišēt atbilstoši. Tu nevarēsi izdarīt tajā visā etapā, kurā tev Dievs grib padīt, tu nevarēsi izpildīt vienkārši Dievu gribu. Kas uzticēs tev pilnvars, ja tu esi zīdens? Ja tu esi garīgs zīdens, kas tev uzticēs pilnvars? Tu vienkārši nevarēsi izpildīt Dievu aicinājumu. Tāpēc mums visiem ir jāpieaug, lai Dievs mums varētu uzticēt vajadzīgās pilnvaras, lai mēs varētu notikt visā pilnā apjomā, kādā Dievs ir paredzējis jau no mūžības. Atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretī pilnībai. Viņš saka, esiet pilnīgi, esiet pilnīgi. Tas ir aicinājums. Tas ir aicinājums, ka man vienkārši slāpes uz pilnību. Es vēlos būt svēts, es vēlos būt pilnīgs, es vēlos šajā ziņā. Ja? Es vēlos šo te ieguvumu, ja tā var izteikties. Tā man ir svētība, tās man iekšējās sirds trauksmes un tā tālāk. Nelikdam atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam. Ar mācību par kristībām, roku uzlikšanām, miroņa augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Ja? Reiz šeit aklī pozīcijas, kas tad ir tas, kas faktiski mūs pozicionē to starta platformā, ko sākās vispār mūsu kristīgā dzīve. Šeit bija pat šis te uzskaitījums, ja, un kā pēdējais ir pieminēts mūžīgā tiesa. Un šodien es pēc tām tiesas, pēc to tiesvedību arī gribēju tā kā nedaudz pieskarties. Ja. Redziet, ir tāda saudabīga lieta, ja, ka principā ļoti daudz kristīgajā domāšanā, funktieri vispār baznīcā kopumā, un arī faktiski pat es brīnos par brīvbaznīcas vidē, ja, ir tāda negatīva domāšana, pašnosodījums, ja, visu laiku faktiski sevi plēšana lupatās, ja, mana vaina, es tur kaut ko tā, un es tur kaut šitā, un tā tālāk, un tā projām. Nu labi, teiksim, brīvbaznīcās es neesmu dzirdējis, ka lieto tādus terminus, ka es esmu nabaga grēcinieks, ja, to dara vairāk konfesionālā vidē. Bet tas ir atkal ļoti nepareizi identificēšana, ja patības raksturojums, kā patiesi tevi raksturo Bībeli, tad, kad tevī dzīvo Kristus. Ja. Nu, tu vairs nevar būt nabaga grēcinieks, vienkārši nav iespējams pēc būtības, vienkārši plēsi, kā tu gribi, ja tas nav iespējams vienkārši. Tu esi piedzimis no augšienes un garā tevi mūžīgā dzīvība.
Un ja tur ir mūžīgā dzīvība, tad tur nav nāves, grēka augi nav, tur tādas lietas vairs nav. Miesā tas ir kaut kas pavisam cits, bet garā tur ir šī funkcija nodrošināt vienkārši. Ja? Tev ir mūžīgā dzīvība, tu esi saštepslēts ar debesīm, tu esi sakausēts, tu esi salodēts, tu esi sanaglots, tu esi saskrūvēts, es nezinu kā vēl, tu esi sametināts, tu esi vienkārši samiksēts ar debesīm. Ja? Un vienkārši tā būtība ir svēta, ja? Un to nevar pieņemt. Tikai tāpēc, ka nelaimīgie cilvēki lasa sajūtas, bet nelasa Bībeli. Lasa sajūtas, un sajūtas viņam melo par viņu patīk. Ja? Sajūtas miesā, jā, visu laiku saka skaidri un gaiši, ka tu neesi cienīgs, ka tu esi nepilnīgs, ka tu neesi svēts, ka tu esi nabaga grēcinieks un tā tālāk un tā projām. Kaut arī, teiksim tā, man ir interesanti viņam diskutēt šiem cilvēkiem, kas domā šādā te veidā, jo viņi liturģija saka skaidri un gaiši, ka tev ir jāatzīst, ka tu esi nabaga grēcinieks. Viņa liturģija, mēs nabaga grēcinieki, Es mācītēm pat es to saku skaidri un gaiši, es viņus tur zinu dažus, ja? Un tad es viņam saku skaidri un gaiši, paklausties, mīļie cilvēki, te ir rakstīts tā, ja mēs zinām, ka bauslība ir garīga. Nu, tad viņa nevar būt burtā, viņai jābūt garīga, lai viņa nedarīt pāri. Labi, ok, ejam tālāk. Es esmu miesīgs pārdot, tas nav tas, ko es gribēju teikt. Reko ir 5. piedodiet, es jau te interpretēju, jau te lidoju. Vienot sakot, te rakstīts tā, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, tā ir Romiešiem 5. nodaļa, 8. pāns. Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tā ir pagātnes forma, vai ne tā? Ja man liekas, ka tu nevajag daudz prāt, lai saprast to, ka tas ir tā, ka pirms tu glābies, tu biji nabaga grēcinieks. Tur visu uz ielas viņi tādi ir, vai ne? Pareizi, ja viņi nav ne svētie, nekas tam līdzīgi. Viņi var ticēt, kā viņi tur grib, pat arī Kristum, tā teikt, iztālēm un no malas, ja? Bet tas neko nenozīmē, viņi nalgi pēc būtības nemainīti lielumi, ja? Kolosiešiem 2 lietas, un tāds panti vairākās vietās. Te ir rakstīts ar, teiksim, šāds te pants, vai ne, kas runā Romiešiem 6.17. Te rakstīts tā. Ir pateicīgi Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vēri, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tajā mācībai, kur esat mācīti no grēka atsvabināti. Ja? Esat ko, ja? Esat kļuvuši par taisnības kalpiem. Ja? Taisnības vārdu nepratēm tā tālāk. Ne? Man tomēr vēl šis te pāns patīk, lai mēs paskatītos Kolosiešiem 2.11, un te viņš skan tā. Kolosiešiem 2.11. Teksts ir sekojoši. Ja? Viņā jūs esat ieguvuši derības zīmi, ne cilvēku roku darināt, bet Kristus, jeb to svētā gara zīmi, ar kur esat vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas. Esat tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Tādu tekstu ir daudz, es tikai dažus esmu nozīmes. Tādu tekstu ir daudz. Un sapraties, un tas, ka viņi būdami Kristu, ticot Kristu, viņi apgalvo, ka viņi nabaga grēcinieki, bet tad interesanti, kam ir domāts šis te, kas te, ko es te lasu, kam tas ir domāts, vai ne? Tu esi ticis vaļā no savas grēcīgās dabas, tu esi ticis vaļā no savas grēcīgās dabas. Ja tu esi ticis vaļā pateicoties Kristum no savas grēcīgās būtības, tad tu esi svēts, man nav citu secinājumu, ka tu vienkārši esi atdalīts Dievam kā svēts cilvēks, ja? Viss, tas nenozīmē to, ka tu esi perfekts, vai ne? Un tā man jautājums, kāda varētu būt tiesvedība attiecībā uz svētību? Kāda ir tiesvedība attiecībā uz baznīcu? Ja, kā mums tur būs mūžībā un tā tālāk? Tā ir ļoti kāda proša tēma, te vajadzētu konferenci rīkot, ja, bet ja kurā gadā mēs pateikšu tikai galvenos akcentus, ja, tikai galvenos akcentus. Kāda tas viss gal galā ir? Jo no vienas puses viņš saka šādu vienu lietu, un to mēs zinām skaidri un gaiši, proti, pagaid. Nu, labi, kaut kur man te bija tie pieraksts, es ļoti atvainājos, man te tā, nu, jā, pacietieties, paguliet, atpūtieties bišķītiņi. Kurš viņu zina, kur viņi man palika. Labi, daram tā. Sakot, ko tad es gribēju? Es gribēju, jā, labi, lai iet Jānis, nu, to es no galvas, es atceros, Jānis 3.16, jā, mums ir skaidrs šāds te teksts, jā, mums ir skaidrs šāds te teksts, ir rakstīts tā, jo tik Dievs pasauli ļoti mīlējis, jā, tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kas ikvien mūsu ļaunumā, mēs to zinām, kad viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, neviens, kas viņam tic, nepazūs, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Un 17. pāns, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Kas tic, viņam netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka viņš nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tas nozīmē to, ka ja viņš netic, tad viņš ir spriedumu dabūjis. Tas nozīmē to, ka šādi cilvēki nepārtraukti dzīvo zem apsūdzības sloga.
Nepārtraukt viņi dzīvo zem apsūdzības. Nepārtraukt šis smagais, tas betons, ja, kā saka, uz viņiem guļ, un principā viņi laimīgi dzīvi līdz ar to veidot nevar. Ja. Tas ir fakts. Ja. Un šādi teksts atkal ir daudz, ka Dievs negrib tiesāt, viņš netiesā vairs pasauli, viņš nav sūtīgs dēlu, viņš šeit tiesāt un tā tālāk un tā projām. Ziniet, teiksim, Jānī 12, ja nemaldos, 5:22 šāds teksts. Tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesino Dievs dēlam. Visu tiesino Dievs dēlam. Vienkārši tas runā par vienu lietu. Tēvs, būdams mīlestība, nevēlās pazudinošu tiesu. Viņš nevēlās pazudinošu tiesu. Viņš visu deleģēs Jēzum Kristum savam dēlam. Ja? Savam dēlam viņš viņu ir atdevis. Ja? Lai dēls tagad ar to visu liek, tiek tā teikt, attiecīgi galā. 12 tajā pašā Jānī 12:47 viņš saka šitādu lietu, ja? Un te tiek raksturos Lūkas. Ja? Te tiek tā, ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju, jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpesīt. To saka Jēzus Kristus, viņš arī negrib tiesāt. Viņš arī nevēlās tiesāt. Tēvs nevēlās tiesāt, šeit dēls notiesāt. Es viņus tik ļoti mīlu, es taču pa viņam es mirs. Es arī negribu. Ja? Tiesatības it kā iztrūkst, it kā nav pie tām. Redzēt, jautājums ir par pasauli, nevis par baznīcu. Par pasauli, nevis par baznīcu. Viņš negrib tiesāt pasauli, tu iedomājies, ja? Pasauli grib uz ļaunumā, viņš viņu negrib notiesāt, tāpēc, ka viņam ir vienkārši to notiesāt. Mēs esam fiksie tiesātāji, mēs esam eksperti šajā jomā, ja? Bet mums ir viena problēma, ja kā mēs varam ieraudzīt taisnību tajā cilvēkā. Ja, ko Dievs lieliski, kad ieraudzīt viņā Kristus klātesamību, viņu dzīves punktus, kad tu tur ieraugi kaut ko dziļāk un tu ieraugi, reku taisnais dzīvo. Reku taisnais, tu viņu var pieņemt līdz ar to, vai ne? Netaisnības ir pietiekam daudz, muļķības ir pietiekam daudz, saproties, un tam mēs uz to ātri reaģējam un attiecīgi mēs tur notiesājam un atgrūžam, vai ne? Viņš saka tā, ja, kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, ja restīvi to rēmu, ja, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, eko interesanti. Mans vārds. Saproties, jā, un tālāk mans vārds, ko esmu runājis, spriedījis par viņu tiesu pastarāt dienā. Lūkas pa lietu, vai ne? Viņi atgrūž Jēzus Kristu, un principā viņi atgrūž pasauli, atgrūžam Jēzus Kristu, atgrūž visu absolūti bezgalīgo vārdu sakopojumu, kas ir Kristu kā tādā. Visu absolūtu vārdu sakopumu, kas ir Kristū kā tādā, vai ne? Jo vārds stāv pār visam vārdam, viņa vārds personīgi, vai ne? Un attiecīgi tad ir tā, ka pats vārds faktiski ar vārdu ir unikāli. Redziet, teiksim tā, ja es tā padomāju vienu lietu, ja kad iet runa par sabatu pieņemsim, es bišķi novirzīšos par sabatu, vai ne? Tad es esmu ievērojis vienu lietu, Dievs aicina mums iet sabatā, ja viņa atdusā, ja? Viņa atdusā, ja viņa mierā, ja viņa atslodzē, viņa atslābināšanās tādā stāvoklī. Faktiski kristietība ir baudām tad, ja tu atslābinies. Ja tu vairs nesasprings ne par ko, vienkārši, jā, vai ne? Nu, ja tu vēl jūt kaut kāds smagums un kaut kāds betons, tad nomirst, ja, tad ir forši, vai ne? Un Mirvans arī, viņš ir relaksē, ja, viņš relaksē mierīgi, vai ne? Viņš skatās tik uz augšu, viņš vispār kaut ko redz, vai ne, neko vairāk, uz muguņas mierīgi guļ un tā tālāk, ja, tā kā viss ir forši, vai ne, atslābināties. Bet zin, kas ir interesanti, tur jau arī problēma šitiem te adventistiem, viņi to ir pārgrozījuši tā, ka viņi faktiski uztaisījuši sevi kandals, jā, viņi uzlikuši vienkārši drausmīgus slogus sev visu, vai ne, ievērojam to sabatu. Es saku, ka sabats būtībā nav 24 stundu jautājums. Sabats ir 24 stundas aiz mūžību. Ja? Tas ir sabats. Ja? Tas ir sabats, ja? Jo viņš runā par visu laiku. Ja? Es jau tu nomaini tās 365 dienas ar tā kunga dienu. Nomaini viņus. Ja? Nomaini kalendāru vienkārši un piekarīt tā kunga dienu. Ja? Pēc dienas. Ja? Viss nav. Es tiešām tik atsajot. Tas ir sabats. Ja? Viņš saka, iet taču tajā dienu vadusā. Tu saproties, bet kā es varu iet Dievu adusā, ja Dievs man nerāda piemērs, saproties, jā? Es tagad iet Dievu adusā, saproties, jā, nu viņš nekrāts, jā? Viņš nekrāts, jā, nav problēmas ar šo te jautājumu, ja tu iet, teiksim, Dievu adusā, vai ne? Viņš saka, tā, čūk, ņem piemēru, viņš ir atstājis piemērs, vai mēs sekot viņu pēdām, vai ne? Liecies gar zemi, jā, malcies, vai ne? Nepūlies tu tik ļoti kalpot, vai ne? Centies nekā ātrāk noviet, vai ne? Un ko es labi? Man saprot tādu dzīvu kapsēt, tādu foršu. Nu jā, tā kā tas ir tas galvenais, vai ne? Bet zini, kas ir interesanti? Es saprotu, ka mēs sabatā, jā, neviens taču nešancē, vai ne? Neviens nešancē, ja? Ko tu te peries, ko tu te svīst, vai ne? Ja tu svīst, tad, ko tik sakot, tu sāc smietēt. Es savu tavu kristīgo piepūtu tā smago, kad es vairs nedzirdu un nejūtu labvēlīgo Dievu smagušu. Oņa no tevis, oņa. Tu
Dieva atus kambarī, tur viss smirds, tas visi pārējušies, visi cenšas ievērot sabatu, saproties. Sabatā neviens nestrādā, jā, un es saprotu vienu pirmkārtam, tad jautājums tā, pagaid, Kristus, baznīca ir Kristus svētķermenis. Tagad, ko tam viņš tagad tā, viņš svīst, nesvīst, viņš cepās, ņemās, ko viņš tur dara tagad, vai ne? Viņš taču viņam būtu tā kā jārelaksē, tā rītīgi jārelaksē, ja? Tā dievišķi jārelaksē, ja? Tā pilnīgi līdz grīdai, tā un tā pastāvīgi un noturīgi, tu saproties, vai ne? Lai tā baznīca taču nesmird, ja? Bet, lai viņi beidzot sāk smaržot, vai ne? Kaut kas tāds ir notiek, vai ne? Bet es pateikšu vēl vienu lietu, ja? Tur rakstīts, ka tā ir Dieva adus, un tas ir viena lieta, ja? Tad, kad Dievs radīja 6 dienās, viss 7. dienā viņš apdusējās, viņš tur iegāja mūžīgi, viss. Viņš to sabatu neatstāja nekad, arī Jēzus Kristus kalpodams nekad neatstāja sabatu. Viņš dusmojās sabatā pareizi, viņš bija nogurs sabatā pareizi fiziski, ja runā, ne, un vēl visādām citādām tādām lietām, bet viņš patiesi sabatu nekad neatstāja, jā, viņš principā parādīja to, ko nozīmē kalpot sabatā. Jā, es tā laikam staigāju, tā es neskaidroju. Un es ievērošu, jā, šo te noteikumu. Bet, lūk, sāsnēt lūko, es gribētu domu, jā, es gribētu sāsnēt domu lūko, jā, kas man liekas ir pareizi. Tā, protams, man patvaļīgi varbūt interpretācija šajā ziņā, bet tas ir tas attiecībā uz vārdu unikalitāti. Viņš teica, ka vārds man tiesās. Tēvs netiesās, dēls netiesās, bet mans vārds tiesās. Nu, mēs zinām, ka vārds ir Dievs, vai ne? Tā ir turklāt unikāli, jā. Bet redz, kas ir interesanti, jā, sabatā arī tā diena. Un es nokonstatēju vienu lietu. Sabatā nestrādā ne cilvēks, ne Dievs. Vienīgais, kas sabatā kaut ko dara, tas ir vārds. Viņš tā kā, vārds neatgriezīsies pie manis tukšā, bet viņš izdarīs dēļ, kā viņš ir sūtīts, jā, to visu, kas ir paredzēts. Un redz, un tāpēc es redzu vienu super lietu kristietībā, kā tādā ļaujiet. Mēs esam vienkārši garīga substance, kurā vārdam jānotiek pašam par sevi. Viņš vienkārši dzīvo savu dzīvi, viņš dzīvo savu likteni, ja? Viņš ir patiesi saslēdzis savu likteni vārds, ja? No Dieva sirds ir saslēdzis savu likteni ar tevi, viens gars ar tevi, saproties, ja? Un viņš izdzīvo visu to likteni, ja? Lai tu baudītu to, ko Dieva vārds ir paredzējis jau no mūžības, saproties, ja? Un tā ir tā unikālā lieta attiecībā uz vārdu. Nu labi. Attiecībā uz vārdu, ok. Tagad tā. Bišķi. Daudz, tur visa kā, bet nu labi, darīsim šitā. Saprotiet, jā, vispirmākārtām ir vien tādi skaudrie teksti, jā, nu viņš saka, ka viņš netiesās, un tur ir vēl, un Tesaloniešiem tas ir teikts, ka viņš netiesās, un ka mēs nenākam vairs ties, jo te rakstīts, Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzus Kristu un tā tālāk, un tā projām un tā. Bet ziniet, 1. Pēterī, man liekas tas ir. Jā, 1. Pēterī ir interesants teksts, un viņš skan šitā, te 1. Pēterī 4.18. Jo noliktais laiks ir klāt, kas sods sākas pie Dieva nama, bet ja pa priekš pie mums kāds gals būs tiem, kas neklaus Dieva evaņģēliem. Viņš tomēr runā, ka kaut kāda tiesvedība šeit notiks, ja? Ka kaut kāda tiesvedība tomēr attiecībā uz mums būs un viņa ir spēkā. Ja? Un tagad ir jautājums, un es redzu vienu lietu. Dievs tiesā savu draudzi nevis pazudinoši, nevis nosodoši, nevis depresējoši, bet viņš tiesā viņu izvērtējoši, pārkārtojoši, izmainīti, jā, un tā tālāk, un tad viņš koriģē un tā tālāk. Un tie vietas mēs raksti ir nodrīgs tur mācībām, sakārtošanām, izmainīšanām un tā tālāk un tā projām. Tā ir tā faktiski tiesvedība no Dieva, viņa nav iznīcinoša. Es personīgi uzskatu, ka baznīcu mūžībā tiesu negaida. Negaida. Tas ir atsevišķa tēma, par to runāt var ļoti daudz, ja tā kā lasa atklāsmes grāmatu 4. un 5. nodaļu, kur ir skaidri parādīja, kāda baznīcas pozīcija Dieva troņa priekšā. Tur nav nekāda tiesvedība, vienkārši nav iespējams. Tur ir durvis atvērts, un caur tām durvīm tu izēji caur aplodām, ja, kas ir ar Kristus asinīm apklāt. Ja. Viss tur ir asins spēks. Ja. Pagaid, kuriem te ir miers tagad sirdī? Kuriem te ir miers? Tāds totāls super miers. Kuram ir miers? Var kāds pacelt roku? Ir miers. Nu, tev nav miers. Okay, jā, ir miers, vai ne? Zini, ko tas runā? Tas runā to, ka asins darbojās. Asins darbojās, mīļā cilvēka, asins darbojās, tu saproties, ja? Visa upurēšanas sistēma ir spēkā, tu saproties, visa tiesvedība ir spēkā, un zini, kas ir pa lietu, tu esi attaisnots. Tu esi attaisnots, asins darbojas nepārtraukt. Līdz kā mēs izdarām kaut kādu kļūdu, kaut kādu nepareizību, uzreiz ir Kristus tā vietā, ja? Un uzņem sodu uz sevi, ja? Viss, saproties, ko tur vairs tiesāt? Es neko nesaprotu, kāpēc šitie melnie teksti, ja, kad iet augšā, ka nu tik tur būs, vai ne? Es nezinu, kāpēc es staigāju ar mieru sirdī, bet, kad es aiziešu tur, tad man tur izģērs, vai ne? Un galvenais, ka tas nebūs intīms, saproties, tas būs publiski, vai ne? Un tas sāks un pālēs visi, vai ne? Kā saka, zilēs un nezinu, un dzelties, vai ne? Sots sākās ar Dievu namu, ja? Es pateikšu vienu lietu, ja? 2. Korintiešiem 5.10, es lēni neju uz savu to rezultātu. Te ir rakstīts tā, faktiski te bišķi nekā patvaļīgi ir izvēlēta vārdu, ko tulkotāji piebāzuši paši no sevis, ja? Bet te nolasīsim tā, kā viņš skan vairāk vai mazāk mums pieņemamā formā. Un proti te ir tā.
Jo mums visiem ir jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko ķermenī būdams ir darījis labu vai ļaunu. Mums visiem ir jāparādās. Man tā liekas, ka viņš ir arī... Es apstīšos vien momentī. Man ir viens paplašinātais tās tulkojums, kas ļoti labi tā uzrunā, bet es nezinu, viņš man te ir gan. Paklausties, kā viņš skan. Te ir rakstīts tā. Jo it visam pie mums ir jānāk atklātībā, lai viss kļūtu redzams. Ziniet, ka jūs nonākat savās lūkšanās, savās attiecībās ar Dievu pie Kristus soļa krēsla. Tas ir Kristus svaidītais soļa krēsls. Viņš tiesātu, saprotiet. Zini, kas ir interesanti? Viņš tev nevar notiesāt pēc būtības, tāpēc, ka tur ir svētais gars. Viņš nevar tevi notiesāt pēc būtības, es izlaišu daudz ko cauri, bet tur rakstīs, ka viņš rakstīs baušus tavā sirdī. Viņš ir ierakstījis. Viņš nevar notiesāt likumu tevi. Nav iespējams. Tu esi saistīts savu likumu, saproties. Viņš nevar tevi notiesāt pazudināšanu. Šī tiesvedība principā beidzās. Viņas vairs vienkārši nav. Viņas vienkārši vairs nav, tu saproties, ja? Tur ir svētais gars, un viņš ir ierakstījis likums tavā sirdī, tur rakstīs, ka viņš liks baušas no sākuma prātā, bet rakstīs likums sirdī. Un ebrejiem nākamā nodaļa saka, ka viņš no sākuma ieliks baušas sirdī, un tad ierakstīs viņus arī prātā. Bet no sākuma viņš ierakst viņus dzīvus vārdu tavā sirdī, tu saproties, ja? Tevi nevar notiesāt, tāpēc, ka tur ir Dieva rakstvedība, tu saproties, ja? Tu nevar absolūti nekādā veidā neko izdarīt ar šīm lietām. Un tāpēc vienīgais, kas ir, ja tur rakstīts, kā es saku pārējā ātri pār, ja tur rakstīts, ka miesā nav nekā laba. Romiešiem vienkārši kliedz mums visiem skaidri un gaiši sapratni par to, ka miesā vispār nemeklē patiesību. Miesā nekas no tā nav, ja. Miesa ir absolūti Dieva pretinieks galotiešiem, saka skaidri un gaiši, jau miesā nav vite nekā laba. Un Pāvils saka, ka miesā ir grēks, ja. Manā miesā ir grēks, bet tad es neesmu vairs tas, kas dara grēku, bet manā mītošais grēks, ja. Manā miesā mītošais grēks. Un Jēzus ir pazudinājis grēku, ja, kas bija miesā, tur rakstīts. Tātad miesas lauks, ja, kā tāds, ja, principā mums ir galīgi absolūti, ja, nav vispār tur, ko rakties tevs dubļos, ja. Un tevs pīšļos tur meklēt nes ko labi, ja, un uzlabot viņus nes kāpēc, vai ne. Es jūs saprotu, ka lieta, ja viņš saka skaidri un gaiši, ja kas neuzņemās savu krustu, ja, un nesako man, tas nevar būt mans māceklis, viņš Lūkā saka. Viņš saka, un ja tu savu dvēseli, savu sirdi neatdod man, ja principā tu viņu pazaudēsi, ja, bet viņš tev aizliedz pats sev, ņem savu krustu un seko man. Un krusts ir tas neredzamais rīks, kas patiesībā izdara vienu lietu. Viņš iekšējo cilvēku, tavu dvēseli un garu, ja, viņš tavu iekšējo cilvēku patiesībā izplēš, ja atplēš no tavas miesiskā lauka. Atplēš, tās ir sāpes, saproties? Tur rakstīts tā, ja, ka faktiski, ja tu neņem savu krustu un neseko man, ja tu nevar būt mans māceklis. Mīļie cilvēki, māceklība, mācīties ir smagi, tāpēc, ka krusts ir uz taviem pleciem. Un tagad tu piedzīvo savu Golgā, tad māceklība principā atnes tev ciešanas. Tas nav tavu grēku dēļ, tas ir tāpēc, ka tu mācies. Saprot, ja? Es, kas ir interesants, sapratāt man, ko es te tagad teicu? Ja? Mācība, principā, tev prasīs upuri, mācība tev prasīs sāpes. Ja? Kas ir pa lietu, tāpēc, ka tagad es mācību procesam cauri, ja? Krusts man vienkārši plēš ārā visu to, ja? Es vienkārši tieku atbrīvos no tā miesas lauka. Mēs gribam tikai izdzīt demonus un sagraut lāstus, ja? Bet ar šito lietu mēs nenodarbojamies. Ja? Un tā ir problēma. Visu laiku, visu metodiku strādā tikai šitā sfērā un šito ignorē. Ja? Tā ir tā skumjā nocija. Un vēl viena lieta, ja, es saprotu, ja, bet es neuzskatu, ja, ka visu laiku tikai hihihi un hakakā būs tas, ja, tas nav absolūts risinājums. Saproties, ja, man liekas, tu to ļoti labi saprotu, ne? Tas tā ir, ja. Tam ir savu vietu. Es neesmu pret vīriņu, es neesmu pret šīm tā lietām, es neesmu, nekādā visi kārtībā. Bet ja tu būsi nopietnas svēties cilvēks un tu ies Kristus ceļu, jo tev būs sāpes. Tev būs sāpes, ja. Tev būs sāpes. Cieši tevis dēļ mēs ciešam. Un tāpēc, es teiksim, tā Kristus soļa krēsla, tā attiecības, ja, es nāku arī pie viņa. Ja es atzīstos savos grēkos, ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē tiesvedību, vai ne tā? Vai ne tā? Dieva gars man izgaismo, viņš man nenosod, viņš man izgaismo, viņš man parāda manas nepilnības, ja manas kļūdas. Un es nāku Dievu priekšā un pasaku, skaidri un gaiši atzīstos konkrētos punktos, ja kuros man ir, kā saka, bijusi mana nepareizība vai mana vaiva vai kaut tam līdzīga. Un tā ir tiesvedība. Un tur pats stāv advokāts, kas tev aizstāv, tas ir svētais gars, ir parakletos, ja, mierinātājs. Ja. Viņš momentāli ir pār tevi, nevis pret tevi. Ja, pareizi, es tev ātri saviem vārdiem pārstāstu. Tad vēlreiz 2. Korintiešiem 5:10. Ja. Jo it visam pie mums ir jānāk atklātībā, tātad tu esi atklāts un godīgs Dievu priekšā. Lai viss kļūtu redzams, kad atrodamies Kristus soļa krēsla, ja tiesas sēdekļa priekšā. Tas tāpēc, lai katrs no mums saņemtu algu, piemēram, piedošanu. Ja? Saņemtu algu saskaņā ar to, ko esam darījuši, dzīvotam savā ķermenī, domsvītri vai labu vai ļaunu. Šī alga
tiks dota ņemot vērā, kādi ir bijuši ieklausties mūsu motīvi, nodomi, nolūki vai griba, un to, ko esam līdz ar to paveikuši, ar ko esam bijuši aizņemti, ar ko esam bijuši nodarbināti, kam esam sevi atdevuši, kam pievērsus uzmanību, lai viss tas būtu izpildīts un paveikts. Ja. Ziniet, visi šie teksti runā par vienu interesantu lietu, ka vispirmkārtām attiecībā uz mūsu tiesvedību iepratīt Kristus soļu krēsla priekšā, viņš vispirmkārtām tiesā motīvus. Viņš, kāpēc tu to esi darījis, ko tu esi darījis? Nevis tavu rīcību, bet tavs motīvs. Tur rakstīts, ka Dieva vārds ir dziļs un spēcīgs un abās pusēs griezīgs zobens, spiežās dziļi iekšā, un kas ir doma un sirds prāta tiesnesis. Viņš tiesā domas un sirdi. Tur ir vēl teksts, kas par šito visu runā. Viņam vispirmkārtām ir, bet viņš nav ielicis tevī sliegs un grēkot. Saprotis, tas ir interesanti, ne? Viņš ir ielicis tevī kliedzēm pēc svēto. Tu vienkārši tāds grib būt, tāpēc, ka tavs jaunā patība vienkārši to pieprasa, ja, un tas ir normāli, ne? Romiešiem, teiksim, 14.10, tas ir Kristus soļu krēsls, ja? Romiešiem 14.10 ir kaut kas ļoti līdzīgs, un te ir rakstīts tā. Mēs visi stāvēsim soļu krēsla priekšā. Tur bišķiņi tās laika formas, ja, bet vienalga mēs visi esam atbildīgi Kristus soļu krēsla priekšā. Vienalga tiesvedība notiek. Ar baznīcu sākās tiesvedība. Ja, tur rakstīts, ka sods sākās ar Dievu namu. Ja? Tiesvedība ir sods, ja šī gadījumā. Bet tagad ir tā, ja, kas attiecās uz Atklāsmes grāmatas 4. nodaļu un 5. nodaļu, tur mēs redzam, ka tur ir debesu goda krēsls, ja, un tur baznīca faktiski dzīvo tā kā kristāla miera jūra, ja, viņi pilnīgi mierīgi un līdzeni, un tur nekas sarežģīts nav tā tālāk un tā projām. Es daudz ko te pārlojuši pāri, un es teikšu tā, ja, lūk, kas ir svarīgi. Bet es beidzu, es vairs jūs nepārslogošu. Atklāsmes grāmatas 20. nodaļa. Atklāsmes grāmatas 20. nodaļa, es domāju, ka viņi pietiekam daudz ko pasaka, un te ir rakstīts tā. 20. nodaļas 11. pāns. Te ir vēl viens cits krēsls, ja, jeb tronis, ja, kurā Dievs sēž, un attiecīgi, piedodiet, es bišķiņ apsteidzos, 4.12, paklausties interesanti, jā, vēl 4.16, ir vēl žēlastības tronis attiecībā uz mums. Mēs nākam pie Kristus soļu krēsla, tad, kad mēs atzīstam grēkus, tad faktiski viņš nāk kā žēlastības tronis, viņš momentāli konvertējās kā žēlastības tronis, un te ir tāds teksts, tāpēc pieiesim bez bailēm, tas ir Ebrejiem 4.16, tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troni, lai saņemtu apžēlošanu un atrast žēlastību palīdzību īstā laikā. Es, kas ir, jā, tā kā ticībā te viss uzreiz mainās, tā ir tiesvedība. Lūk, tāpēc sods sākās ar Dievu namu. Šeit ir laba cerīgā vēsts, ja, lai jūs saņemtu žēlastību un apžēlošanu, palīdzību īstā pēc Dieva noteiktā laika. Ja. Es domāju, tā ir super lieta, atkal tajā visā ir optimisms. Tad, kad tu nāc godīgi pie žēlastības troņa un atzīsties grēkos, un grēki tiek ienesti tumsā, ja tā ir tumsas, teiksim, apliecinājums tiek ienests gaismā, tad tu raksts skaidri un gaiši, ka viss, kas ir gaisma, viss cauri. Tu viņi ienes to tumsas elementu gaismā, momentā viņš izslēdzās, ja? Viņš vienkārši viss tiek pārņemts ar gaismu. Gaisma aprīt tums, ja? Tev vispār nav nekādas vairs liecības, jau nekur, ja? Viņš ar tām asinīm ir izdzējis pat no savu prātu tavus grēkus, Dievs. Ja, viņš vairs tev nepiemin, viņš raksta, viņš savu grēkus vairs tev nepieminēs, ja? Viss ir izdzēsts. Bet nes, kāpēc Sātans visu laiku draņķis tāds atgādina mūsu pagādu un nepārtraukt met mūsu šīs te lietas, ja kā saka acīs un tā tālāk. Ja jūs esat pārgrūši, es to redzu, ja jūs nesakojat vairāk man. Labi, tātad jāsakot Atklāsmes grāmata 20. teikt tikai daži pantu un tad lasam tā. Ja, tad 20. nodaļa Atklāsmes grāmatā te ir rakstīts tā. Tad es redzēju lielu baltu godu krēslu. Un to, kas tanī sēdēja no viņa vaiga bēga zeme un debes, un tiem nebija ko palikt. Baznīcā viņš aicina meklēt Dievu vaigu. Šeit mūk no Dievu vaigu. Baznīcā viņš saka meklēt Dievu vaigu, jā, tāpēc, ka Dievu vaigs ir faktiski atnes mieru, atnes visādas tur lietas, jā, tā tālāk. Tas ir atsevišķi pilnīgi tēmi par to pētīt varētu atkal un atkal. Tā ir gaismas vaiga priekšā un tā tālāk. Te ir rakstīts tā. Sakot, es redzēju lielu baltu godu krēslu, un tas, kas tanī sēdēja no viņa vaiga bēga, kas zeme un debes, nevis baznīca. Pareizi? Zeme un debes. Zeme pīšļā, tas, kas tur attiecīgi, es nezinu. Sakot, viņi bija zem tāda tiesvedība, viņi saprata, ka viss cauri, ja? Tur vienkārši cauri tas godu krēsls, ka viņi to ierauga, viss no tas vaigs, ka paskatās uz viņiem, viņi grib mukt no viņa. Viņi nav glābti, viņi grib mukt, vai nav kaut kur, un tur rakstīts, ka viņiem nebija kur palikt. Viņiem nebija kur sprukt, vienkārši nav nekur viena niša, kurā Dieva vaigs nebūtu. Saproties, ja? Viss viņiem vienkārši nav kur aizslēpties, pilnīgi un galīgi un nemaz. Un tagad ir interesanti, ja? Viņš saka tā, nebija kur palikt. Un es redzēju, ieklausties uzmanīgi, es redzēju mirušos, lielos un mazos stāvam godu krēslu priekšā.
Un grāmatas tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata, mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatā, pēc viņu darbiem. Baznīca tiek tiesāti pēc motīviem. Tur tie mirušie tika tiesāti pēc viņu darbiem. Tie ir mirušie, nevis dzīvie. Mēs esam garīgi dzīvi, arī tad, ja mēs fiziski mirstam. Mēs vienalga esam dzīvības statusā ierakstīti cilvēki. Ja? Bet šeit iet runa par mirušiem, par smūgu, kur tik vien var. Ne? Viņi ir vienkārši garīgi miruši. Ne? Viņi ir fiziski miruši un viņi ir garīgi miruši. Un viņi laižās lapās. Ja? Visā, tā ir mūžīgā tiesa. Ne? Nākamais, ja? Mirušie tik tiesā pēc tā, kas rakstīts grāmatās pēc viņu darbiem. Mēs jums te iedošu kaut ko jaunu. Tā būs jauna lieta. Ja? Nu, tā ir godīgi sakot, arī mana interpretācija drīkst izteikties, bet es saprotu, ka tu ir tā loģika, ja? Par to tiesvedību. Tur rakstīts tā, jūra atdeva savus mirušos, atkal par mirušiem iet runa, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos, atkal mirušie runāt jau 4. reizi, un tie tika tiesēti viens pēc viņu darbiem 2. reizi, atkal darbi, ja? Pēc darbiem, ja? Un tur rakstīts, ka mēs pēc darbiem nevaram Dievam izplatīt pareizi, ar darbiem nekādā veidā tu nevar izplatīt savu vainu, liecies tu mierā, ej un atgulies, ja? Vienkārši ej un atpūties, ja? Un caur tā bildi, vai ne? Un galvenais patur godīgi sirdi. Arī nāvas valstī iemet uguns jūrā, šī ir otrā nāva uguns jūra, ja, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemet uguns jūrā. Rekurtēja viena interesanta lieta. Ja. Tā ir mūžīgā tā saucamā tiesa, ir tās vēsturiskās tiesas un ir mūžīgās tiesas, bet šitā tiesa ir pēc Kristus 1000 gadus, ja, kad faktiski visi miroņi ceļās augšā, kapi varās vaļā, visi miroņi no Ādama laikiem ceļās augšā, un viņi nāk pie šī te troņa. Saproties? Un te ir runa par grāmatām, un es to izstāstīšu tikai saviem vārdiem. Un te ir rakstīts tā, es redzēju mirušos, lielos un mazos stāvam godkrēslu priekšā, man liekas, ka viņi tur visu šito te, vai ne? Un grāmatas tika atvērts. Un tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās. Un grāmatās ir rakstīti viņu darbi, pēc viņu darbiem. Grāmatās ierakstīts visi viņu darbi. Es jau tagad ir tā, ja, tur rakstīts, ka viņš izdzēsīs visus mūsu pārkāpumus. Tas nozīmē to, ka visa pagātne, kas mums ir, ja, un kur ir visi šitie te asins darbi un visi šitās te lietas, un kur ir nāve, to viņš ir izdzēsis. Viņš to visu ir izdzēsis. Saproties, mēs esam tīras grāmatas kā tādas. Ja? Redziet, ka viņš runā par efeziešiem, ka viņš runā par tādu interesantu lietu. Efeziešiem te ir tāds viens moments. Bišķiņ sasprojieties vēl bišķiņ, ja, saņemieties, un es pateikšu kaut kādu ļoti svarīgas lietas. Te ir rakstīts tā. Ne ar darbiem, lai neviens nelēlītos, ja mēs netiekam, kā saka, pestīt. Ja? Te ir rakstīts Efeziešiem 2. nodaļa, 8. pāns, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelēlītos. Ja? Viņam tur ir ar darbiem, mums nav ar darbiem. Jo mēs esam viņa darbs. Viņš kaut ko dara, viņš kaut ko strādā, viņš kaut ko liek mūsos iekšā. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, tur rakstīts, ka mēs tiekam gatavot katram labam darbam, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot, nevis vērts tos izpildīt. Tas ir dzīvesveidi, tie labie darbi, tu saproties, ja tas ir kaut kas interesants, tāpēc, ka tie ir viņa darbi, ka viņš šancē, ja tad godīgi sakot, viss ir ok, pagaid nenovērsies, labi, lai paliek, lai viņš guļ, viņš grib. Tagad ir tāda lieta, ja. Ziniet, grieķu valodā runā par interesantu lietu, faktiski tā ir tas teiks tāds, jo mēs esam viņa radījums. Radījis, nu, ka viņš mūs ir radījis, ja, un ka mēs esam tas Kristu darbs, ja viņa radījums. Ja. Grieķu valodā tas ir interesants vārds, un tas vārds ir poēmija. Tas ir liroepisks sacerējums, tu saproties, ja? Un tad ir viena interesanta lieta. Mēs visi esam, te ir bibliotēka. Neliela bibliotēka, lasītā varbūt. Teiksim tā, bet mēs esam visi faktiski staigājoši, dzīvojoši, elpojoši, domājoši grāmatas, kurām viss sirds. Grāmatas. Atcerieties, es jums teicu, Ebrejiem 8. nodaļa un 10. nodaļa saka skaidri un gaiši, es rakstīšu viņu sirdī. Viņš ir tas autordarbs, saproties, viņš ir tas, jā, tas liroepiskais sacerētājs, jā. Un ziniet, kas ir interesanti, jā, ja pēt vispār ļoti daudzas lietas runā par to vienu lietu, jā, ka faktiski labi mēs sākam, un mēs ejam varbūt kaut kādiem sarežģītiem dzīves etapiem cauri, jā, pēc finišēsim mēs vienkārši valdu. Viss tas sacerējums beidzās laimīgi. Katrs sacerējums, kas šeit ir, jā, viss beidzās laimīgi, jā, Kristu Jēzu. Ja? Viņš ir sākums un gals, un šī gals nav nāve, šīs gals ir Jēzus Kristus. Ja? Saproties, ja? Un tad redz, kas ir interesanti, vai ne? Mēs esam, vēl kas, ja? Viņš rakstīts, viņš raksta nepārtraukti. Tas nozīmē to, ka mēs esam dažādā biezumā uzrakstīti. Ja? Jā, izējot no tā, cik mēs esam sarakstīti. Ja? Tik lielā mērā mēs arī dzīvojam atbilstoši Dievu adekvātām, teiksim tā. Saproties, ja? Tad tie ir ļoti svarīgi nozīme. Te ir dažādi sarakstītas grāmatas, dažādā biezumā, bet mēs visu laiku tiekam rakstīti. Visu laiku tiek šodien tiek rakstīts kaut kas uz sirdīm. Kaut kāds atziņas tiek rakstīts. Nepārtraukti tiek piepulsots kaut kas klāt. Pareizi, vai ne? Viņš modina, to es grāmatu, ja mēs esam bibliotēka.
nozīmē, tu saproties, dzīvības bibliotēka, ja? Es gribēju par šīm lietām teikt, vai ne, mēs esam grāmatas. Psalmā 139.16. 139.16 ir tāds interesants moments. 139.16. Un kāpēc tā Bībele tik biezi nevar uzšķirt vairs? 139.16. Atkal nav, vēl nav, aizlūdzies par mani nopietni. Tā, 139.16. Te rakstīs tā. Tavas acis mani redzēja, kā vēl dažnies siedīga, un tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas jau noteicis, ka tev to vēl nebija nevienas. Saproties, ja skaidri un gaiši, ja principā mēs jau bijām viņa iedomāts sacerējums. Tu saproties, ja tas nozīmē to, ka, lai kā arī nebūtu, ja tu nevari tā grāmatas romāns, katrs cilvēks ir lasāms, tur rakstīts, ka jūs esat mūsu vēsturi rakstīt ne ar tintu, bet ar Dievu garu, tu saproties, vai ne? Kad tu vaļā muti, ja, tad es dzirdu Dieva autordābu, saproties, ja? Man ir interesanti tevi lasīt, man ir interesanti tevi klausīties vai tevi lasīt, saproties, ja? Katru no mums, mēs viens otru bagātinam, tas ir ļoti svarīgi un tā tālāk, ja? Bet ja Jēzus Kristus tāpat cilvēks, un viņš arī bija grāmata, saproties, ja? Viņš rakstīja, ka viņš ir vārds. Kur tas vārds ir rakstīts Jēzu Kristu pareizi, ja? Viņš ir dzīvais vārds, viņš ir pulsējoša grāmata nepārtraukt. Un tajā mūžīgā tiesā Lūkas ir interesanti, ja? Es redzēju mirušos, lielos un mazos stāvam goda krāsa priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Jebkurš cilvēks, kas ir pasaulē, jebviens cilvēks principā ir grāmata. Vai nu tā ir tā drausmīgs trilers, kas ir bez Dieva, tu saproties, viņam nekāda cerējuma nav, tur ir pilnīgā bedra vai ne tautai beigās, ja tas ir drausmīgs sacerējums, vai tā ir drausmīga bibliotēka, ja aizēj uz lielo mūsu bibliotēku, saproties, un pašķirs tur dažas grāmatiņas, ko tie miroti tur ir sarakstījuši, vai ne? Un tur visi ir vienkārši šausmīgi bieži vien, vai ne? Tas ir neinteresants un nekas, šitā ir dzīvā grāmata, pareizi, pareizi. Un viņš ir šī dzīvā grāmata, Jēzus Kristus arī dzīvā grāmata. Bet tā kā mēs pieņemam Jēzus Kristus, mēs pieņemam autoru, tu saproties, un būtībā mēs tiekam ierakstīti viņa sirdī. Glābšana tā ir atgriešanās Dieva sirdī. Glābšana tā ir atgriešanās Dieva sirdī. Tā nav tikai aizgriešanās no grēkiem, bet tā ir atgriešanās Dieva sirdī. Jo Ēdenē no sākuma, kad Dievs cilvēku veidoja, viņš veidoja viņas sirdī no sākuma. Tur rakstīts, radīsim pēc savu tēvu līdzības. Tur tiek izveidot viņa būtība, un tad viņa tika iedvest tajā ķermenī, un tā tālāk. Un mēs atgriežamies Dieva sirdī. Ja? Mēs tiekam ierakstīti viņas sirdī. Tu saproti, kas ir unikāli. Viņš ir tā grāmata. Un to grāmatu tu nevar nosodīt, tu saproties. Tā, ka man te runā kaut ko par to tiesvedību tur mūžībā, tas ir neiespējami nosodiet mani esošo Jēzu, ja. Jēzus ir mūsu bruņas, nosodiet viņam, notiesājam šīs te bruņas, ja. Tās ir gaismas bruņas, ja. Visa tiesvedība atcitās, ja. Atcitās vienkārši, nesasniegos būtību, ja. Tā kā redz, ja, viss grāmatas. Un tur rakstīts tā, tika atvērt vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas ir rakstīts grāmatās, ja. Un ja Jēzu Kristu šie cilvēki nav ierakstīti būtībā, ja tad būtībā skatās tagad tajās grāmatas, kas tad ir attiecīgi ierakstīts, tie cilvēki grāmatas. Tie cilvēki grāmatas, saproties. Un ir viens interesants atklājums, un tad es beidzu. Attiecībā uz grāmatām. Tās ir nāvējošas grāmatas, tās ir nāve, tur raksta iekšā grēks, tur visu laiku raksta iekšā savas rezolūcijas, ja, savu drausmīgos briesmdarbus. Ja. Tas, ko viņi runā, tas ir viss ierakstīts tur, ja. Tas viss paužās ārā no viņiem. Ja. Tas viss vienkārši skan. Ja. Tās ir skanošas grāmatas, teiksim tā. Ja. Visi cilvēki ir grāmatas. Pasauli ir bibliotēka, milzīga bibliotēka, un baznīca arī bibliotēka. Ja. Ja. Tikai mums ir pavisam cik lasāmvielu tur visā iekšā. Un redziet, ko viņi ir atklājuši. Viņi ir atklājuši tādu interesantu lietu. Kad vienmēr sakot, ja tev piešķepslē visādus vadiņus te kaut kur pie tās kibernetiskās kārdiņas te attiecīgi, ja, un norādu biņņiku un uzgriež, kā saka, koks, vai ne, tur viss sāk vārīties, vai ne, zini, kas ir interesanti, viņi aktivizē smadzeņu procesus. Un attiecīgi tu sāc atcerēties pilnīgi visu, sākot no paša sākuma. Pilnīgi visu, tagad tu esi daudz ko aizmirst, pareizi. Ja, no savas pagātnes, ja? Bet tad viss tiek absolūti atgriezts atpakaļ. Tu pilnīgi visu to redzi. Un tad lūk, kas ir paliek. Tad, kad viņi celsies augšā, viņam atgriezīsies atpakaļ miesas, un uz viņu pleciem būs uzlikta viņa šī kibernetiskā parādība. Šīs tas smadzenes būs uzlikts vienkārši viņam uz pleciem. Un viņi tagad ar šito informāciju, ko viņi sakrājuši pa visu savu dzīves laiku, jā, savu bezdīvīgo dzīves laiku, viņi tagad nāks pie tiesas, un tagad lūk, kur ir Dieva kompjūters. Viņa galva uz pleciem, tas ir Jēzus Kristus, viņš ir mūsu galva, pareizi, vai ne? Tagad tas kompjūters ir tur, vai ne? Mums tagad, vai ne? Un tur viņi visi kārtībā to galvu, pareizi, vai ne? Tur visi ir ok, vai ne? Bet tagad viņiem ir pašiem sava galva, jā? Uzpūtība, iedomība, patmīlība, pašgudrība, lepnums, jau viši tāds, teidzina, plātīs arī, viss tas ir viņiem, tu saproties. Tagad ir lūk tāda lieta, un Dievs ir enerģija, Dievs ir spēks, Dievs ir gaisma, Dievs ir viss svētais gars. Vienkārši tu pieskarsies visiem tiem punktiem un tā bildīties cauri pēc viņu darbiem. Es jau zinu, ka tu esi miris sirdī, jā, bet pasties, ko mironis dara, šausmas.
Un tur es neredzu Kristu. Nevienu brīdi nekur neparādās Kristus, nekur tajās grāmatās neparādās Kristus. Ja? Viņi staigā šie sacerēmi bez Kristus, saproties, ja? Tās ir nāves grāmatas. Ja? Un nav brīnums, ka faktiski cilvēki mīl lasīt trilerus, ja kaut kādus, ja briesmu grāmatas, šausmu grāmatas, viņam interesē nāve, saproties. Filmās arī skatās briesmas, saproties, viņam patīk, ka ir asins un ka viss šitas te viss ir, vai ne? Un tāda ir tā padarīšana, pasauli vienkārši tūtē aizgājas, totāli. Un tāpēc es saku vēlreiz, viņš nevarēs no savām smadzenēm šķirties, tāpēc, ka tad tiks aktivizēta visa pagātne, viņš viņu visu redzēs, un principā tur nav glābēji, nav asins, ja? Nav kas tev attaisno, pilnīgi nulīgi, ja? Jā, vistrāgākais viņš redzēs, cik reizes viņš ir atšūs Kristu. Jā, arī tas taisnīgi, un visi šie momenti, tās ir šausmīgas lietas, ja mēs runājam par mūžīgo tiesu kā tādu, ne? Tas ir gara tēma, ko es tagad stāstu, es tā ļoti ātri te pārstāstīju un tā tālāk, bet es domāju, ka es iedevu kaut kādus jaunus akcentus, un es domāju, ka es faktiski kaut kādā veidā piepulsoju kaut kādas atziņas, kas dara mūs tikai stiprākus, kas nolīdzvaro mūs, pareizi, kas dara mūs drošus attiecībā pret mūžību, tu saproties, ja mums nav ko raustīties. Mums nav ko raustīties, ja mums ir attiecības ar Jēzus Kristu. Es runāju par formālo kristētību, par viņiem es neko nezinu, tu saproties, ja? Bet normāliem cilvēkiem, kam ir attiecības un kam ir atbildība Dievu priekšā, viņi ir sasvērti ar Dievu, ja? Un Dieva raksturs viņos izpaužās, ja? Dieva raksturs ir viņos ielikts, un viņš attiecīgi plaukst vai veidojās vai vairojās, vai nav kaut kādās veidā viņš sāk izpausties, saproties, ja? Un tas galvenais faktiski raksturotā lielums ir mīlestība. Čau.